Labadiena, mani dārgie skatītāji! Par cik man kādu laiku nav nekur iespējams aizbraukt, tad biju domājis, ka man neizdosies uzņemt arī nevienu video. Bet šodien manā māju pilsētā notika ielas ēdiena un alus festivāls, uz kuru arī nolēmu aiziet un parādīt to jums. Tāpēc lūk, šis video šodien ir pieejams un novēlu jauku skatīšanos. Uz pasākumu bija sanākuši diezgan daudz cilvēku, arī tirgotāju un kafejnīcu bija diezgan daudz, bet cenas nebija tās lētākās. Pasākumā bija uzslietas 2 skatuves, viena galvenā, otra mazāka, bet programmā bija paredzētas tikai 2 grupas, un žēl, ka tik maz. Šeit tirgojās ar gaļiņu, ar desiņām, tālāk kafija, bet otrā pusē bija kafejnīcas. Sākums bija paredzēts 15:00. Es aizbraucu nedaudz vēlāk, bet neko nebiju nokavējis. Un pasākums notiek līdz vēlam vakaram. Tas ir Daugavpils televīzijas tornis. Un tepat arī saceltas teltis ir visādas, tur tālāk ir alus zona. Paredzēts arī ir brīvdabas kino vakarā, rādīs filmu par pavāriem, kaut kas tāds īsti nepiefiksēja. Šāds te interesants busiņš, tādu vēl Latvijā nebiju redzējis, droši vien tas ir aizgūts kaut kur no ārzemēm, šī ideja. Un tirgotāji, kā pamanīju, bija no daudzām vietām, arī no Vidzemes, gan no Cesvainas bija. Man šeit arī bija Kalsnava, un, protams, arī no Latgales tepat, arī citi tirgotāji. Īstenībā šādos pasākumos, ja esi viens, tad nav ko darīt. Es arī esmu viens, un tāpēc apmeklēju tikai šo pasākumu uz pāris minūtēm, un tad aizgāju prom, jo visi pārsvarā bija ar ģimenēm, sarunājās savā starpā. Tā. Un šeit tagad es dodos iekšā alus zonā. Domāju, ka varbūt arī būs kaut kas cits, piemēram sidras, bet sidru es nekur nemanīju, tikai alu. Un par alu, labāko alu varēja arī nobalsot. Tā nobalsošana gan bija diezgan tādā sarežģītākā veidā, ar telefonu, ar svītru kodu, skanējot viņu. Ne svītru kodu, bet šo te kodiņu, to saucamo emblēmu. Un tikai tādā veidā, nebija nerakstiskā veidā, nekas tāds. Ļoti žēl.
Nu, tagad tuvojas 16:00, un es dodos uz pirmo grupu paklausīties viņus. Šeit vēl pa ceļam bija tādas galda spēles, paskatījos. Manuprāt, bērniem arī interesanti. Un gan jau kā pieaugušie arī tur ņēmās. Ginger band. Nu, ko un kā arī Didis teica, īstenībā tas ir pat ļoti labs teiciens, jā, kad nepaēdis un nepadzēris latvietis nav ne dziedātājs, ne dejotājs, vai ne? Tā kā to mēs arī noteikti ņemam vērā, un lai mums forša pēcpusdiena šeit, Daugavpilī. Hei! Nu, mums šodien arī būs, protams, kā mēs visi labi zinām, basketbola lielais mačs. Nu, un tad arī šī pirmā dziesma atbilstoši tam, jo mums taču ir šodien Lietuva jāuzvar, vai ne? Kā tur ir? Trīsreiz spēr zibenšonā, pārvīsies, noslēpsies rīts. Prom arvien tālāk un tālāk, tā mulsumu vērš aiznesīs. Izstrādās miegainā sēnā, slēgsies kāvolā savērs un drīz. Tā kautrība un lērība nav, vēl nekādā pārvērtīs. Kad pastaigājos pa teritoriju, tad dzirdēju, kā cilvēki savā starpā sarunājas, kad šitāda mūzika jau īpaši Daugavpilī neder. Vajadzēja kaut ko krieviskāku. Bet, kā bija. Man jau personīgi sakot patika. Gāju pa teritoriju un skatos šāds te vilcieniņš. Piegāju klāt un jautāju, cik maksā izbraukt ar šādu vilcieniņu. Uz ko man vadītājs saka, ņipaņimāju, krieviski nesaprotu. Labi, pārgāju uz krievu valodu, un viņš man saka 5 eiro. Domāju, varbūt tās varētu izbraukt ar vienu aplīti. Jābūt interesanti. Bet, kā jūs visi redzat, tas pacēlums diezgan augsts. Saku viņam, varbūt ir kaut kādas kāpnītes vai kaut kāds soliņš. Viņš saka, pilnīgi nekā nav. Un mēģināju viņā iekāpt iekšā, bet man absolūti nekas neizdevās. Par cilvēkam ar invaliditāti šeit nav padomāts, tāpēc arī man nesanāca ar viņu izbraukt. Žēl.
piederu tev. Es esmu kļavas veselē. Tālūk, manām acīm izskatījās šis pasākums, kaut arī nepalika līdz vakaram, tomēr arī kaut ko redzēju. Ceru, ka arī jums patika šis pasākums. Ceru, ka nospiedīsiet pogu patīk, kā arī abonēsiet manu kanālu, man tas nozīmē ļoti daudz. Un teikšu jums lielu atā, un uz tikšanos jau kādā citā reizē. Tiesa gan, nezinu, kad tas būs, bet kaut kad jau tas notiks. Un saku jums atā līdz nākamajai reizei.